Esiet sveicināti! Šodien mēs esam atbraukuši ciemos uz Jelgavas novada Pēterlaukiem, lai apskatītu vienu no izslavētākajiem atpūtas punktiem Jelgavas novadā. Pēterlauku dzirnavas ir pazīstams jau vairāk nekā 500 gadu kā numur 1 vieta, kur cilvēki atpūšās. Tātad šodien mēģināsim paskatīties, kā iekšā izskatās, kā var atpūsties, un vai jūs arī varat šeit doties un atpūsties kopā ar saviem mīļajiem draugiem vai arī ģimeni. Nu, redz kā, esam tomēr uzzinājuši, ka šeit ir jākļūst par kluba biedru, lai tiktu iekšā, jo durvis vienmēr ir ciet. Tā kā mēs ļoti fiks nokārtojam visus pareizos dokumentus, mēs esam kļuvuši par kluba biedriem un tiekam iekšā. Nu tā, esam nonākuši līdz ieejai. Ieeja, kā varam redzēt, atrodas šeit, mazs slodziņš. Nu, mēģināsim tikt iekšā. Nezinu, kā mums sanāks, bet ja sanāks, tad tiekamies jau iekšā. Atrodamies atpūtas vietas 1. līmenī. Šis līmenis ir dibināts 1870. gadā, tātad vairāk nekā 500 gadi atpakaļ. Diemžēl atvērums, lai ienāktu iekšā, ir ļoti maziņš, jārāpjās vienmēr bija pa logu iekšā, jo durvis vienmēr bija aizbūtētas ciet. Šeit ir ļoti daudz ko apskatīt. Uz grīdas mēs ļoti daudz redzam atsistus ķieģeļus, kas simbolizē saliedētību, kādā cilvēki vienmēr atpūšās šajā iestādē. Tad skatīsimies, ko mēs tālāk varam atrast. Esam atnākuši arī uz deju zāli, un deju zāle, kā redzat, ir ļoti plaša. Šeit agrāk ietilpa 1000 cilvēku, jūs varat to iedomāties. Mūsdienās varbūt kādi 100 varētu satilpt iekšā. Šeit ir ļoti forša grīda. Šeit cilvēki var ļoti labi griezt valsi. Ir arī daudz šķēršļi, tikai labākie dejotāji arī, diemžēl, izdzīvo, jo pa vidu atrodas milzīgs caurums, kurā var iekrist dejojot. Tātad ir ļoti jāsaprot, kur tu atrodies uz deju zāles, un tikai labākie dejotāji izdzīvo. Agrāk, zinām, elektrības nebija, tātad šo visu iekārtu darbināja tiešām cilvēki ar savu muskuļu spēku. Un ja cilvēki nebija, tad šo lielo riteni darbināja 100 kāmīši, kas skrēja apkārt ar riņķi. Esam atnākuši uz nākamo līmeni. Šeit mēs varam novērot ļoti interesantu lietu. Vecais labais džakūzī, agrāk viņu darbināja ar malku. Tātad 2 vīri arī sēdēja naktīm ilgi un kačigārīja šito te aparātu, lai cilvēki varētu forši mazgāties. Tātad esam atnākuši uz nākamo līmeni. Šīs dzirnavas tiešām ir pilnas ar pārsteigumiem. Neesam pēdējā līmenī, esam priekšpēdējā līmenī, vismaz es tā domāju. Tātad šeit mēs varam novērot vēl vienu uzparikti, kur es īsti nezinu, kas tas tāds ir. Bet nu izskatās, ka tas ir tas pats, kas lejā. Šitais varētu būt tā kā sajūgs, es domāju, visām dzirnavām. Un varam redzēt, priekšējais ritenis traktoram arī atvilkts augšā. Tā kā viss ir ļoti labi, tas tā kā simbols šai vietai. Garākiem cilvēkiem gan būs bišķiņ vieglāk, tāpēc, ka bāra leti novietot ir tomēr bišķiņ augstāk. Tāpēc līdz šotiem būtu bišķiņ jāpastiepjās, arī jāpaņem ķeblīdzi, ja tas ir maziņš. Tātad esam nonākuši pēdējā līmenī, un pēdējais līmenis ir tiešām pats labākais. Es pats nebiju gatavs tam, ko es redzēšu, bet šeit mēs varam novērot pašiem stiprākajiem cilvēkiem, kas iztur pirmos līmeņus. Šeit ir ripojošais galds, un ripojošajā galdā ir caurumtiņi, kas ir nepieciešami, lai noturētu milzīgas glāzes vai spaiņus, drīzāk tā sacīt. Iekšā daudz kokteļu, un viņš griežās visu laiku, un tavs uzdevums ir viņus visus izdzert. Tāpēc, domāju, tas ir ļoti grūts uzdevums, bet tas stiprākie izdzīvo reāli, un tie, kas to spēs izdarīt, tie būs, Pēterlauku varoņi. Mēs šeit redzam lielo stabu, viņš arī griežās, un viņš griež visu šito augšējo stāvu arī sev līdz. Tātad gan griežās šoti, griezies tu dzer, sadzeries, pašam sāk galva griezties, un vēl tas viss griežās apkārt tev. Tā kā tas viss izlīdzinās un slikti var arī nepalikt. Protams, katram milzīga mēroga bāram, kā šis, ir nepieciešama arī viesnīca, kur cilvēkiem atpūsties pēc smagās atpūtas. Tātad šeit mēs varam novērot man pa labi viesnīcas galveno ēku. Ēka agrāk bija 5 zvaigžņu viesnīca, tagad viņai varētu dot 0,5 balles apmēram, 0,5 zvaigznītes. Šeit pietiek vieta 100 cilvēkiem, plus viens vēl klāt. Tātad cilvēks nāk ar savu otru pusīti un var palikt šeit, izgulēt, kā sacīt, jāsaka, paģires. Šeit mēs redzam arī konkrētu atvērumu putniem, kas ir domāts putnu barošanai. Tas vienkārši tā, lai cilvēkiem būtu interesantāk un būtu pavadīt laiku, jo agrāk televīzija nebija, internets nebija, tātad cilvēki vienkārši skatījās, kā putni knābā graudus. Katrai labai atpūtas vietai ir nepieciešama kāda laba atrakcija. Šeit mēs varam novērot vienu no viņām. Šī atrakcijas galvenais mērķis ir cilvēkam pārvarēt šķēršļu joslu, izdzīvot tikai stiprākie vai arī skaidrākie. Ja jūs gribat, jūs varat izmēģināt šo šķēršļu joslu, bet neko negarantē, var arī slikti beigties. Bet būsim pozitīvi un varbūt arī paši izprovēsim vēlāk.